Tā, nu mēs apmainamies močiem. Izbraukšu ar eminieku. Ej, tu nost, eminieks. M1000R. Jā, uzreiz tā. Bļā, tā skaisti, tik augsts, ej, tu nost. Dzinēju, vispār nedzirdu pilnībā. Ej, tu nost, cik jocīgi braukšana. Bet stūrēšanās, nu kā var būt tāda atšķirība, es nesaprotu. Stūrēs vienkārši burvīgi, nu. Man nav skaidrs, kā var tā stūrēties. Atšķirības ar Ducatu, nu. Man visu laiku likās, ka Ducats ļoti labi stūrēs, bet visādas jā. Šito pie tam vēl, nu, miņķa neroja. Ar Ducatu kaut kā trasē ir savādāk, jā. Trasē viss ir pārdzeme. A šeit līkam nav pārdzeme un tev bišku čūra raustās. Bremzes labas. Bet kaut kā ar to skaņu nav. Ja es nedzirdu skaņu, jocīgi sajūta paliek. Kā viens tās stūrēšanās. Liekas, ka mocis pats liekas. Varbūt tās arī visticamāk tā sajūta ir tāpēc, ka es pats zemāk sēžu. Nu, zemāk tādā ziņā, kad man zibens ir zemāks, kā jau iepriekš bija minēts, zemāks smaguma centrs, jā. Un tas daudz ko dod. Pirmām kārtām vieglāk gāžās, un tā drošības sajūta ir arī krietni lielāka. Bet, nu, jaudi ir, jā, protams. Ir jūtami šie te zirdziņi. Bremzes labas. Šobrīd liekas, ka pat labāks nekā man. Bet man jau iet uz beigām Ducatam. Jā, nu, labs, man patīk. Šitādu pa trīniekiem, bļā, var tā tikai maukt. Pajautāsim Dāvim, kāds strītu viņam ir. Kā ar manējo Street Fighter viņam ir līkumos. Navigācijas nav, nevar jokot ar līkumiem. Skatos, kuldis mauc kā vietējais čalis. Šito ceļu, man liekas, es pat neesmu. Nē, šito ceļu es nezinu. Bremzes ir, kā tev pateikt. Labs māt. Nebūtu tas vizuālais, kas man, nu tā nesējušķi, bet, protams, kopumā jau ir bomba, jā. Un pasatka pozīcija, kā sēžu. Nu, visticamāk, es vienkārši pieredzis pie Street Fighter, tāpēc liekas tā kā, nu, pārāk liela sajūta, ka tu sēdi uz dīvāna. Domāju, pat brīži liekas, ka pārāk traki gāžās. Ok, labi, griežam. Bam. Bet ātruma sajūta šim mocim ir krietni savādāk nekā man Ducatam. Ar šito, piemēram, 230 sajūta, ka tu mauc kaut kādi jau 280. Nezinu, kāpēc tā, bet ar Ducatu es jūtos krietni drošāk, braucot ar lielu ātrumu, nekā ar šito. Nezinu, kāpēc, protams, arī neiedēja uzreiz pilnā čipā, bet nelikās, ka viņš tā ceļ kā Ducats. Vismaz ar sesto. Nu, man sestais pie 180 liekas, ka ātrāk rauj augšā. Es iedodu pilnu čību. Kaut kā pie 200 ir tā kā sāks raut kā raķete, bet ej, tu nost, bet 220 liekas, ka tu 3 sotika lido. Kas pa hē? Nesaprotu. Es nesaprotu. Nu, pahuj, davai. Iebesim, mēģināsim pilnu dabu. Nu, gandrīz 260. Jau bail. Bļa, olas krīt nost vienkārši no bailēm. Nezinu, manā
Jauda ir, braukšana, sēdēšana, visa kā parastajam esaniekam. Atšķirība ir jaudā, bet sajūta uz moča ar lieliem ātrumiem. Nu, 5. ar tā neceļ augšā kā man. Nu, labi ceļi gan. Šodienas sprintiņš beidzas. Es pat nedzirdu, kā es pārslēdzu robas. Viņam vajadzētu mazliet skaļāk. Nav obligāti jābūt tā kā Ričam izplūdē, bet vajadzētu, kripatiņu skaļāk, lai tu dzirdētu. Jo citādi es maz tā baigi nevaru sadzirdēt, kurā robā kas notiek. Bet ar viņu var tā spēlēties tajos līkumos. Es nebrīnos, ka Rīča viss saka kaifs. Ja man tā stūrētos mocis, es arī teiktu, ka ir kaifs. Tātad vēlreiz. Tātad par būtiskākajām atšķirībām starp šo moci un M1000R. Pirmām kārtām gribu atzīmēt to, ka Bembis krietni labāk vadās. To arī apliecināja Eminieka īpašnieks. Viņš izbrauca šito, teica, kā tā var būt, ka tu vēl līkumā un tev bailiet līkumā. Sajūta, kad mocis spiež ārā, ka kāds vēl no sāniem grūž projām moci. Sēd pozīcija šim mocim ir ērtāka. To saku gan es un arī Eminieka īpašnieki. Po zemākiem apgriezieniem krietni labāk ceļ augšā. Pie lielākiem ātrumiem arī ar sesto pārnesumu. Pie lielākiem ātrumiem ar šo moci ir krietni drošāks sajūtas. Tu drošāk jūties viņa. Pa lielam tas ar visu. Tās ir tās būtiskākās atšķirības. Es runāju tehniskā ziņā. Es nerunāju par vizuālo gaumas jautājumus, bet tīri par tehniskajām lietām.